Mani sauc Mārtiņš, studēju Rīgas Universitātē, programmā Veselības sporta speciālists. Atrodamies Rīgas Universitātes sporta klubā, tātad sporta katedrā, un esam laboratorijā, un savu kvalifikācijas darbu ietvaros, kur nosaukums ir masternēta cilvēka aerobo darbspēja un spēka rādītāji, izmaiņas trenēties liekšanās batuta, kurā ir divas metodes. Viena grupa cilvēki, kuri lēkās batuta, un viena grupa ir skrējēji. Līdz ar to, kas ļaus salīdzināt, cik efektīvi ir trenēties uz batuta, salīdzinot ar tā teikt vispopulārāko aerobo vingrinājumu skriešanu. Un šodiena vienam no skrējēju grupas dalībniekiem veiksim tātad šos fiziskos testus. Pirmais tests ir Pasaules veselības organizācijas aerobo darbspēja tests, kuru veids tātad uz veloergometra Monarch 839E. Par pašu testu, tas ir 12 minūtes kopumā, ir 3 kāpņu veidīgas slodzes, katra pa 4 minūtēm. Katra slodzes 4. minūtē tiek fiksēta sirdsdarbības frekvence pie attiecīgiem slodzes vatiem, tā teikt jaudas, un līdz ar to beigās tiek izvilkta tāda lineāra sakarība, tiek aprēķināts skābekļa maksimālais patēriņš. Un skābekļa maksimālais patēriņš būtībā ir tad viens no galveno aerobo darbspēju rādītājiem, tāpat arī vispār viens no galvenajiem veselības un fiziskās sagatavotības rādītājiem. Šis ir body composition aparāts, tā nita, ja, ar ko varēsim ievadot tātad dažādas cilvēku šos datus, noteikti tur muskuļu masu, tauku procentuālo masu, ja, metabolisko ātrumu un tā tālāk. Redzam tātad tavs vispār ķermeņa svars, ja, 95,7. Budītāji liekam standartu. Tālāks tavs vecums gados. 36. 36. Augums centimetros bija 1,82 m. Jā, 1,82 m. Izdrukās aptuveni. Tavs tātad svars 95,7. Te var redzēt tātad tauku procentuālais 21,4, ja. Un kā redzam, teiksim, vīriešam arī ir tās normas aptuvenās, ja. Nu, tev ir bišķi virs, ja, kas būtībā arī ir kā signāls, ja, jau tā teikt uz sirds asinsvadu slimību riski, ja, un tā tālāk. Tāpat arī ir pateikts tātad kilogramos, tas fat mass, ja, 20,5, muskuļu masa 71,5. Tāpat arī kaulu masu redzam 3,7. Tas metaboliskais vilmāņi, ja, tātad 2000 kalorijas, bišķi vairāk, ja. Bet tā kā ir bišķi lielāk, tad tas liekais svars, tad, protams, jāņem arī tas vērā, nu, tas pamatvilmaiņi būs bišķi mazāk uz tām 2000 kalorijām. Metaboliskais ātrums, tā kā 3-7 gadīgam, tā kā vecam cilvēkam, vajadzētu būt mazākam, ja. Jo man ir, piemēram, 24 gadi, un man metaboliskais ātrums ir 12. Tā kā, nu, tā teikt, ka mazam bērnam ātri vilmaiņi, ja. Te ir arī parādīts, kā tas tavs ideālais ķermeņa tas svars, ja, priekš tavu auguma. Krietni tev ir virs, ja, tad daudz. Nē, tev vajadzētu uz 75 kg.